Mazliet par basketbolu. Tagad iet spēle Latvija-Turcija, U20 meitenēm. Mālaču meitenes atspēlējās un tagad pirms pēdējās ceturdaļas ir +1. Cerams, ka pietiks spēka un izturēs un uzvarēs. Bet toties pēc pusstundas būs pusfināls U18 puišiem, jauniešiem. Un tur negaidīt Latvija ir tikusi tik tālu, tāpēc, ka apakšgrupā gāja grūti, visas zaudētas spēles, bet pēc tam tika uzvarēta spēcīgā Lietuva ar visām uzvarām. Un arī ceturdaļu finālā jau tika uzvarēta Vācija ar 1 punktu. Izšķirošo grozu iemeta Valdis Valters juniors. Bet Latvija kā parasti nevarēja šo spēli parādīt televīzijā. Iedomājieties, šāda forša spēle pusfināls. Pretī lielie grandi tagad tur nāk mums pret Franciju. Otrā pusfinālā Itālija, Spānija. Basketbola lielvalsts, Eiropas lielvalsts, jā, un mazā Latvija iekļuvusi, nevar parādīt pa televīziju. Turklāt, ja to rāda YouTube, cik tur tās raidtiesības televīzijā maksātu, video tur tiek filmēts, translēts, tikai atlikt studijā, pasēdēt, musējiem tur pakomentēt kaut ko tepat Rīgā un viss. Nē, neparedzēja atkal, neviens nav gatavs, neviens nezināja neko. Droši vien negaidīja, ka tik tālu tiks, un tagad nespēja ātri reaģēt. Es varu derēt, ka mierīgi var noreaģēt. Iedomājieties, ka citā valstī Lietuvā būtu kaut kas tāds, ka pusfināla U18 mūsu jaunie talanti, lai visi var jau iepazīties ar nākotnes basketbola zvaigznēm. Latvijas un atbalsts arī puišiem būtu labs, ka zinātu, ka rāda pa teļu, ka Latvijā, kas skatās visi, kam patīk basketbols, nedomā neviens tādās kategorijās. Arī visdrīzāk iespējams, ka parasti naudu taupa tur, kur nevar savākt sev, tur nav jēga tērēt. Bez maz vai tāda sajūta rodās. Kas tas ir, kāpēc tā ir vienmēr? Ka pārsteigums. Dzerams, vismaz tagad, es nezinu, ja iekļūs finālā, vismaz tad varēs parādīt pie televizoru, vai kaut vai pa 3. vietu, ja būs spēle pa bronzas medaļām, vai arī nevarēs, arī visi YouTube sēdēs, skatīsies mājās. Unikāli vienkārši, bet vēlam puišiem veiksmi, māči, un lai izdodās uzvarēt Franciju. Francija spēcīgi, bet nekas. Latvija var uzvarēt arī Franciju. Tā kā skatāmies šogad basketbolu.